Čau, draugi! Nolimu padalīties par Google Marketing Live konferenci. Tikko esam bijuši, un tur tik daudz, kas ir bijis, tur tik daudz interesanta, tik daudz jauna. Es nolimu YouTube kanālā padalīties un izstāstīt, jo šis video būs nedaudz garāks. Savā TikTok kanālā tur nesanāks, jo būs garāks, noteikti par tām visam minūtēm. Un līdz ar to šeit, YouTube, es izstāstīšu jau tā detalizētā, kas tur ir bijis, kas tur nav bijis. Man pat ir tik daudz, kas ir bijis, man pat telefonu ir ierakstīts vesels saraksts, lai es neaizmirsu, ko jums izstāstīt, kādus punktus piefiksēt, tīri, lai visu izstāstīt. Jo tik tiešām bija diezgan tās svarīgas lietas, ko es tā uzreiz esmu pamanījis. Es nezinu, vai tas ir tā kā patiesība, vai taisnība, vai netaisnība, vai tas tā ir, vai tās tā nav, bet nedaudz varēja pamanīt, ka Google tomēr nedaudz sācis uztraukties par to, ka tomēr ir konkurence, tomēr viņi nav numur viens un nav vienīgie. Tomēr ir Meta kaut kur ļoti spēcīgi attīstas, tomēr ir TikToks, kas ļoti spēcīgi attīstas, tomēr ir ChatGPT, kas ļoti strauji attīstās, un tad Google jau droši vien, ka jūt, ka kaut kas tur nav, kaut kas tur ir konkurence, jā, ir nopietna konkurence, un viņi vairs nav tāds tā kā super numur viens uz visu mūžu. To varēja just. Es neteiktu, ka ļoti spēcīgi, bet varēja just, jo varēja just, ka Google tā ar starp rindām varēja lasīt, ka mēs cenšamies, mēs jums daram, mēs tur šitais, mēs tur tās, tā kā, tas bija forši, un iespējams tik tiešām tā konkurence ļaus arī no Google puses nedaudz varbūt savādākā tempa strādāt un būt tādā vairāk klientu orientētajiem. Lūk, ko mēs starp citu jau arī ļoti labi jau sākam pamanīt, kā pārvaldot Google reklāmas, kā agency. Lūk, pirmais, ko es esmu pamanījis, apmeklēt konferenci, pirmkārt, konference bija fantastiska. Viena pilna diena, un pirmajā vakara ap 5 bija atklāšana, runāja lieli cilvēki. Konference bija IMEA aģentūram, tas ir Eiropā, Afrika un Middle East. Ja, respektīvi, liels reģions, ļoti liels reģions. Un runāja tie visi tur lielie cilvēki, atvera to pasākumu, kad ir 3 vai 4 cilvēki ar tendencēm, ar trendiem, ko viņi ir izdarījuši, lai mums ir labāk, lai mēs dodam mūsu klientiem lielāku vērtību, un tā tālāk. Bija īstenībā ļoti interesanti. Es tur katru slaidu skrinoju un filmēju, un tad mūsu bloga raksta varēs atrast arī tos slaidus un arī rakstiski tos secinājumus. Lūk, un pēc tam mēs esam atbraukuši Google uzsaucis visiem tur 1500 cilvēku pubu, Īrijas pubu, tas konferences notika Dublina, Īrijas pubs, tāds autentiskais, ļoti interesants, tur ar ginesālus, protams, un vispārējais, ar mūziku, dzīvo mūziku, ļoti liela telpa, tā kā veseli labirinti, bet ļoti man patika, tik tiešām bija ļoti iespaidīgi un daudz cilvēki, tur varēja aprunāties ar vienu, otru, trešo, tas bija fantastiski. Lūk, nākamajā diena uzreiz ir konference, atkal tur speakeri, lielie cilvēki parunāja, un pēc tam mēs visi, tas viss liels, tur visa liela halle tika sadalīta pa maziem blokiem, un tad tur pa sesijām jau, jā, tad tur bija 11 sesijas, un tad tu ej tur uz turieni, citi iet uz to sesiju, kurš grib uz video, tas iet uz video, kurš grib uz analīzi, tas iet uz analīzi. Pārsvarā tā visa konference bija par Google jauniem produktiem. Ja, tad viens, ko viņi ar cipariem saviem gribēja mums pārliecināt vai pierādīt, ka viņi vēl joprojām ir numur viens, ka bija tur tūkstošiem, miljoniem, miljārdiem, triljoniem skatījumu, respektīvi tur tie cipari lidoja pa gaisu un tik daudz tos nulles tu vairs nevari aptvert, par ko ir kino, kur tu esi, tā visa skatījumos un tā tālāk. Tā kā tur Google mums gribēja, bāroja ar cipariem, ka viņi vēl joprojām ir krūtie, vēl joprojām ir numur viens, tas man ļoti patika. Un tā otrā daļa, nevis daļa, bet otrais tas liels saturs, ko viņi ir pārsnieguši, protams, ir Google produkti, kas bija ļoti aktuāli. Es teiktu, ka Google ir lieli maleči, ka viņi tos produktus mums prezentē. Tie bija, es teiktu, tā first scene, kaut kur arī tie jaunumi. Lūk, pirmais, kas tā ir konference visas slaidos, visur AI. Ja? AI, Artificial Intelligence, numur 1. Un tas, ko mēs ne tikai no Google to dzirdam, bet no visas pasaules, no visiem,
ir tā, ka tas AI izmantošana vairs nav stāsts par to, ka tu nedaudz vai daudz kaut kur klientam palīdz uzlabot rezultātu un tā tālāk, bet tas vairāk faktiski jau runājot par to, par uzņēmuma vai aģentūras, vai tur klientu, faktiski pastāvēšanā, vai ne? Tātad pastāvēšanas jautājums, jo ja tu neizmanto, tad tu pazudi. Tik tas ir viss nopietni, tik tas ir viss spēcīgi, tik tas viss attīstas, līdz ar to ignorēt to vairs nav iespējams pateikt, šitiem AI tur sliktāk sanāk, es uzrakstīšu labāk, vai es izdarīšu labāk. Vairs tā nav. Ja, tad tur ne tikai jāņem vērā, bet šis ir, vienkārši ir jāsadraudzējas ar tehnoloģiem, un mums vienkārši ir jāpieņem tas, kas notiek. Tu esi vai nu tajā laivā, vai nu aiz borta. Tas faktiski tie ir divi scenāriji. Nav tā, ka tu, ja tu neizmantosi to AI, tad tu nedaudz tikai būsi sliktāki tev kampaņu rezultāti. Ja tu izmantosi, tad nedaudz labāki. Nekā. Ja tu neizmantosi, tu esi aiz borta. Un tad tu visu klausies un domā tā, un tad tik daudz tie risinājumi, tik daudz tie AI tūļi un tā tālāk. Un man patika, ka Google vienu no slaidiem ar lieliem burtiem tur bija rakstīts "And this is only the beginning." Tad man tas patika, ka mēs vēl neviens neko neesam nokavējuši. Protams, tā ir virzienā, līdzīgi, ka mēs ļoti bieži izmantojam AI tūļus, kas mums jau palīdz mūsu darbība, bet visu laiku liekas, ka kaut kur ir kaut kas gudrāks un labāks, bet īstenībā, es nedomāju, ka ir, jo tie tūļi ir tik daudz un tas tikai viss attīstās. Ja? Tas nav beigas, tas ir tikai sākums. Līdz ar to, ja kāds jūtas, ka viņš ir aiz borta, tagad nē. Galvenais iet, darīt un pētīt un pieņemt, un tad tas ir ok. Lūk, tas ir viens secinājums. Otrs, ko es te piefiksēju, es skatos, lai neaizmirstu, ir AI, atkal AI, galvenie divi burti, AI, Max, tad mums ir PMax, Performance Max kampaņas jau ir, un būs AI Max kampaņas, un šīs kampaņas būs Searcham, tad Google Search. Search ies un būs bez atslēgas vārdiem. Jau tuvākajā laikā, es tagad paskatīšos precīzi, Google ir teicis, ka šis jau būs jūnijā. Faktiski pēc dažām dienām tas arī aizies. Es nedomāju, ka uzreiz jūnijā būs Eiropa, visdrīzāk varbūt Amerikas sākuma, bet ap jūniju, varbūt ap augustu kaut kur gaidām arī šīs izmaiņas un sekojam līdzi. Skatāmies, kā jau jebkārs jauns no Google puses, tur tā kā piesardzīgi jāskatās, bet AI Max, tas ir Search bez atslēgas vārdiem. Šis nav DSA, šis nav shoppings, kas jau ir bez atslēgas vārdiem, vai ne? Šis ir search, tad bez atslēgas vārdiem. Kaut kāda revolūcija. Ejam, skatāmies, un tad to, kur velk mūsu Google, ir pilnīga automatizācija. Google uzstāja, un mēs to ļoti labi search-tur, mēs redzam, ka ir ļoti daudzi pieprasījumi, ko nemazam tu nevari pat izdomāt, ka, arī tāds pieprasījums, arī šādi cilvēki meklē, un cilvēks nemazam nevar zināt. Un katru dienu atnāk ar vien jauni. Un tāpēc, ekspertiem ļoti grūti to visu aptvērt. Parādoties smart biddingam, Google ir atgriezis atpakaļ broadmatchu, un mēs zinām, ka tagad broadmatchu izmantošana ar smart biddingu dod apmēram tādas iespējas, bet tik un tā tas ir ar atslēgas vārdiem. Ja? Tu izmanto broadmatchu, tu izmanto smart biddingu, un tad Google'am Google'am ir visas iespējas parādīt tev reklāmu uz jebkādiem meklēšanas pieprasījumiem, kas Google'am liekas ok un relevanti. Lūk, tas ir tas pirmais steps, bet tik un tā tie ir atslēgas vārdi, ko mēs menedžējam, tā kā es domāju eksperti, un būs tagad bez atslēgas vārdiem. Es nevaru iedomāties, kā tas viss izskatīsies. Ja mēs atceramies, kā sācies PMax, tad bija diezgan traki. Tas ir vēl joprojām ir tāds black box, bet paša sākuma tas bija tas nekontrolējamais black box, tā, so. Ja, kad visi labi rezultāti tika prezentēti tikai dēļ tā, vai visi labi rosi tika parādīti tikai dēļ tā, ka nebija iespējams pie negatīviem ielikt brandvārdus, vai ne? Tā kā šeit ir diezgan būs jāskatās, bet tā ir revolūcija, tas ir jau vairāk nekā skaidrs, vai ne? Tātad jebkuram ekspertam vairāk jārunā un jānodarbojas jau, un jāsaprot jau, vai jāiedziļinās klienta biznesā, jārunā par konkurentiem, par produktiem, par mājaslapu, nevis par atslēgas vārdu mačtāipiem vai biddingiem. Ja? Tas ir viens tāds revolucionārs pat izmaiņa vai jaunums.
Vēl viens moments, ka Pimax atkal būs vēl caurspīdīgāks. Liels prieks. Jā, Pimax tas ir, protams, tāds riktīgs black box, pie tam tāds nekontrolējamais black box. Lūk, un no Pimax puses jau tagad var īstenībā kaut ko jau redzēt. Bet tu nevari tagad redzēt, kādos kanālos, kādi kosti, tad kur Google parādā visbiežāk tavu reklāmu. Search, display, YouTube, tu to nevari zināt. Ir, protams, skripti, ko tu vari izmantot, lai dabūtu un lai tiktu pie šīs informācijas, bet tie ir skripti, tur katru reizi tur jāupdate, tas ir tik un tā čakras, vai ne? Lūk, un Google šajā kontekstā ir pateicis, ka drīz, es tūlīt paskatīšos, es nezinu to datumu, neatceros. Drīz varēs redzēt, Google būs vēl caurspīdīgāks un varēs jau droši vien insightos redzēt, cik tad ir kosti searchā, displayā, YouTube, un tā tālāk. Jā, jo ar skriptiem cilvēki tur dažādi mēģina izkruķieties tikai, lai dabūtu šo informāciju. Jā, tā kā gaidam. Cik es sapratu, jau pavisam drīz. Starp citu, by the way, par tiem Pimax Transparency, par to, ko es tikko izstāstīju, ja es nemaldos, tad tas cilvēks no skatos teica, ka tur nebūs jau soon, bet ir jau tagad. Un tas bija kaut kāda ceturtdienā, ja es nemaldos, un viņš pateica šodien. Mēs varam tad visi aiziet un paskatīties, vai šodien ir iespēja vai nav. Jā, tā kā šis jau laikam ir tas, kas jau tuvākajā laika jau būs pieejams vai jau ir pieejams. Ja? Lūk, kas vēl tāds bija ļoti, man liekas, tas interesants, labi, tas ir tāds minor change, kaut gan tehniski varbūt Google'am tas bija major change, es nezinu, bet ja jūs sadarbojaties ar influenceriem, tad varēs ielikt influenceru video savu produktu feedu un uzreiz parādīt tos produktus, par kuriem stāsta influenceris, un uzreiz cilvēks var uzklikšķināt uz tiem produktiem un aiziet uz produktu kartiņu jūsu mājaslapu un nopirkt. Lūk, šis ir fantastiski. Tas, protams, pa YouTube. Vai ne? Tas ir nevis par TikToku, bet pa YouTube. Lūk, un tad tur vajadzēs ar influenceru to linku protams, sakonektēties, bet es domāju, tas nebūs tik sarežģīti. Tur Google pateica, ka tā ir ļoti vienkārša procedūra. Jūs nosūtat pieprasījumu, influenceris tur apstiprina tieši tam video, un tad jūs varat to produkta feedu aizsūtīt tieši uz to video, un tur rādīsies nevis reklāma, bet tie produkti. Manuprāt, tā ir fantastiska lieta. Tiesa gan tas būs nedaudz vēlāk. Vai jau tagad ir? Es neatceros, par šo es neatceros. Bet, ņemot vērā, ka tas Google Marketing Live arī Amerikā notika un Eiropa, un tie ir lielākie pasākumi, un kas iet apmēram vienlaicīgi, tad sākumā visi tie jaunumi parādās Amerika, protams, un pēc tam jau iet lielākajos tirgos Eiropa, Vācija, Francija un tā tālāk. Tā kā skatīsimies, ķersim arī latviešu kaut kādu vai ne. Lūk, kas bija vēl labs, par to demand gen. Jā, jo tagad mēs jau saprotam un redzam un zinām, ka YouTube video, lai palaistu, tur jālaiž demand gen kampaņa vai ne, tad YouTube jau ir pārnests uz demand gen, tad Google mums ir brīdinājis, viņš, nevis brīdinājis, bet informējis, tagad jau tur ir vai ne, tad, ja tu gribi izveidot video kampaņu, tev jāveido iekš demand gen kampaņas. Lūk, un tad Google ir teicis, ka YouTube for Performance iekš demand gen kampaņas, viņi ir ļoti uzbūstojuši algoritmu tam demand genam, un tagad būs, tagad jūs tur tik saredzēsiet. Spiežot pēc tā, atkal tas ir kaut kāds jaunums, tas jau iet, un tas ir kaut kāds jaunums, un tas, ko mēs pamanam paši, tas, ko mēs no citiem ekspertiem redzam. Ņemot vērā, ka tas ir tāds jaunums, ļoti piesardzīgi jāskatās uz Google tiem solījumiem un apgalvojumiem un visu pārējo. Pagaidām tas es varu pieļaut, ka līdzīgi, ka bija ar Pimaxu, Google, pagaidām tur salasa datus no visas pasaules, mācās un iemācās, un tikai pēc kaut kāda laika viņi sāks, varbūt, tas demand gen kampaņas performēt, bet tā, ka uz nākotni noteikti šis ir absolūti jau tagad var sākt pa nedaudz testēt un skatīties. Demand gen ir nākotnē.
tā ir nākotnē, šīs kampaņu tips, tā bija spēcīga pārēja no YouTube kampaņiem uz Demand Gen kampaņiem. YouTube, līdzīgi kā shoppings aizgāja uz Pimexu, līdzīgi šeit, YouTube aizgāja uz Demand Genu, arī spēcīgas pārmaiņas, nav vienkārši kaut kāds minor changes. Lūk, ar to mēs dzīvosim ilgstoši, tā kā visiem, kam ir YouTube kampaņas, lūdzu, ņemiet vērā, ka Google ir apsolījis, ka viņš ļoti spēcīgi pie algoritmiem piestrādājas. Tik spēcīgi, ka wow! Un tagad mēs visi tur būs Facebook līmenis no sērijas. Jo metai ir spēcīgi rezultāti un pagaidām Facebook vai pagaidām YouTube reklāma nevar pēc sava performance stāvēt līdzi daudzam Facebook kampaņam vai meta reklāmas kampaņam. Līdz ar to šis ir tas droši vien atbildētāji konkurencei, ka draugi, mums ir Demand Gen, strādās tāpat kā meta reklāma. Labi, Google neteica, ka strādās tāpat kā meta reklāma un labāk, bet to varēs ar prindam salasīt, ka ir tur TikToks, kas ļoti labi strādā, ir meta, kas ļoti labi strādā, un kur ir YouTube vai ne. Un tad Demand Gen ir atbildē. Lūk, tas ir par Demand Gen. Nākamais, redziet, cik daudz tie jaunumi, un pie tā viņi ir tāda, tā kā fundamentāli nav tā, ka, jo, paskatīties iepriekšējās konferences, kas ir bijis. Aizbrauc uz konferenci, kur ir izmaiņas mobile first, un visa konference par mobile, ka ir first vai ne. Ok, jauki, bet tas ir viens topiks kaut kāds, kas ir, tā kā labi. Pēc tam tur YouTube nākamajā gada, vai ne, un visi par YouTube. Šeit jau redziet, cik daudz, un tas fundamentāli, fantastiski. Tā kā Google cilvēki ir maliči. Nākamais ir stāsts par datiem. Es starp citu, ka reiz tagad, kamēr es stāstu, iet Google'am ļoti interesants webinārs par First Party Data Management. Es neskatos, tāpēc, ka ir darba laiks, es strādāju, un es pēc tam paskatīšos brīvdienas jau ierakstu. Un, ņemot vērā, ka mēs paliekam arvien vairāk un vairāk bez kukiem. Mēs arvien vairāk, reklamdevēji paliek arvien vairāk un vairāk bez datiem, bez user data, tāpēc, ka ir GDPR un vispārējais. Tad first party data ir kritiska nozīmē. Bez tā vispār nekur nevirzamies. Mums first party data ir svarīgi, Google'am ir atbilde. Google izveidos, vai varbūt jau izveidoja, jāpaskatās tāds data manager, kur varēs, tas būs tāds tā kā centrālais hubs, kur varēs akumulēt visus first party data. Klienta data. Es nezinu, kā tas ar GDPR būs saistīts un kā tas tā kā uz to pusi. Es ceru, un es esmu pārliecināts, ka Google visu visdrīzāk ir padomājis. Nav tā, ka Google tagad pārkaps kaut kādus likumus, bet doma ir absolūti fantastiska, ka tev tie dati vairs nebūs sametāti, izmetāti pa visiem tur stūriem, bet tev reāli būs viens hubs, data manager, un tu tur dabūsi un tiksi pie visiem first party data, un no turienes jau tālāk varēsi izmantot Google reklāmas produktus, lai bārotu algoritmus. Tā kā, manuprāt, šis ir fantastiski, un šis ir tas, kas ir jāizmanto, tā ir fantastiska iespēja. Es nezinu, vai tas būs pa maksu vai bez maksas. Laikam jau bez maksas, kā jau parasti Google jau priekš sevis tu dara, nevis priekš mums. Vai ne, lai mēs reklāmu vairāk tērējam. Kas ir vēl bijis? Vēl, kas man ļoti patika, kas arī tāds, major change, varēs targetēt iOS-us, iPhone lietotājus. Lūk, mēs jau zinām, ka tur empiriski jau var arī analītika tur skatīties. Iepriekšējos gadus varētu redzēt visu, ka Apple lietotāji ir ļoti vērtīgi e-komercei, jo tiem ir vidējais čeks lielāks un augstāks, conversion rate ir labāks un vispārējais, vai ne? Un šeit tagad Google mums dod iespēju taisīt target ROAS-u, izvēlēties uz iOS. Manuprāt, tas ir fantastiski. Es nezinu, kā tehnoloģiski Google to ir izdarījis, bet tas ir fantastiski un šis sounds absolūti good. No vienas puses mēs tad sanāk tas kampaņas, tad sanāk kaut kāda tu vienu kampaņu taisi ar iOS targetingu, tad otru kampaņu to pašu, bet tu eksklūti iOS taisi. Es nezinu, tur būs jāpaskatās, kā tas praktiski notiek, jo tad atkal sanāk tā kampaņu fragmentācija, ka tā Google tā kā iet
prom un gājis prom un aizgājis it, ka jā, ar tiem visiem AI smart biddingiem, bet tagad mēs atkal uz to fragmentāciju ejam, bet iespējams, ka tas būs kaut kur iekš kaut kādas kampaņas, būs kaut kāds ķeksītis, ka tur varēs spēcīgāk. Es domāju, ka Google atrisinās to tā, lai visiem ir ērti, lai nevajadzētu tas kampaņas tur multiplicēt, fragmentēt un vairāk eksperta laika aizies uz tieši tehnisko menedžēšanu, kas nedod rezultātu klientam lielāku, vai ne? Es domāju, ka klients Google tur piedomās, kā labāk un kā efektīvāk. Tā kā, jā, šis ir tāds wow moments, un šis jau būs tā kā tuvākā laikā arī pieejams. Daudz Google ir runājis par kreatīviem materiāliem. Jā, kreatīvu materiālu izstrādē, es teiktu, ka būs tikpat vienkārša, kā šobrīd veidot tekstus ar ChatGPT. Gan baneri, gan arī video. Jā, nebūs atšķirības. Google ir iedevis dažus tūļus, Imagen, kā viņš saucas. Imagen, jā, saucas Imagen un par video VO3 kaut kāds. Tas ir tūls, jā. Arī parādīs, protams, paraugus, visa zāle bija vienkārši sajūsma, tos video nevar atšķirt. Kā taisīt reklāmu, kura izmaksāja ļoti daudzas naudas pret to reklāmu, ko izveidoja tādu pašu AI, tas VO3. Nevar atšķirt vispār. Neviens nevar atšķirt. Tā kā, tā ir fantastika. Līdz ar to jau tagad tas viss ir pieejams, bet Google to... Es varu pieļaut, ka Google palaidīs visus savus tā rīkus, viņš nokilos visus maksas, tur Midjourneys un visus pārējos. Visi maksas tūļi, kā jau bija nevienu reizi Google vēsture, visi maksas tūļi vienkārši tā kā bankrotēs, un Google to piedāvās visu bez maksas vai pa kapeikam tīri, lai tikai mēs kā reklamdevēji izmantojam Google biežāk, vairāk naudu reklāma dodam, bet mums tas ir ok, tāpēc, ka mēs tiksim ļoti ātri pie kreatīviem materiāliem. Jo tagad, ja kāds no jums strādā ar kreatīviem materiāliem, tad skaidrs, ka, es domāju, ka visi mēs esam vienā laivā, ka, tev vajag 3, 5, 10, 20, 40, 50, 100 gabali un pēc iespējas ātrāk, un ja tu pārskaitīt naudas izteiksmē, dizainera darbs, tas ir laiks pirmkārt uzreiz nevar tu dabūt, otrkārt tā ir nauda, un tad šis ir tas risinājums, kā optimizēties un labāk to budžetu liekam uz to, lai piesaistītu potenciālus klientus, pirkumus un tā tālāk. Tā kā šis ir, Google ļoti daudz runājis par tiem tieši kreatīviem materiāliem, dzīve jau nav sarežģīta un nav grūta ar esošiem tūļiem, bet būs vēl vieglāka gan baneru ražošana, gan arī video klipu izveidošana. Ar visiem voice-overiem lupas kustēsies tā, ka nepieciešams un tā tālāk. Pēc kādiem pavisam drīz jau nevarēs atšķirt, tas Sergejs te runa vai Imanes uzzina reiz. Lūk. Un vēl varbūt tas viens no pēdējiem, kas, īstenībā, kas varētu būt ļoti saistoši uzņēmumiem, kas iet uz āru un kas vēlas atrast kaut kādu influenceri. Google izveidos content creator datubāzi, atkal, protams, ja tu stāst un ja tu runa par YouTube, tad content creator datubāze būs tā kā izveidota, un Google droši vien pēc saviem kritērijiem, tur būs varbūt followeru skaits, view skaits, kaut kas uz to pusi, un tad tie visi influenceri vai content creatori būs sakārtoti, un varēs ar viņiem sakontaktēties. Jā, es varēšu ar to, jebkurš varēs sakontaktēties un piedāvāt, hey, hello, I have tāds un tāds man ir produkts, lūdzu, vai tu nevari būt ieinteresēts notestēt manu produktu. Kaut kas uz to pusi. Lūk, tā, bet es nedomāju, ka tas aizies ļoti ātri līdz Latvijai. Kaut kā līdz gada beigam tas būs tikai Vācija, Francija, Itālija līdz gada beigam. Drīz būs Amerika. Līdz ar to es nedomāju, ka līdz Latvijai. Bet, ja kāds ies ar uz eksportu, tā pati Vācija vai Francija vai citas lielākas valstis, tad šī iespēja ir pieejama, varēs paskatīties to content creator datubāzi un voļā, un tev vairs nevajadzēs. Tagad, kur tu paskatīsies? Tev tikai pie aģentūras jāiet, vai ne? Un pie tam, pie kuras, ja tu gribi Vācijā, kā meklēt, vai ne? Tad činks uz YouTube, uz speciālo vietu, un tad tur jau viss būs. Tikai fantastiski, Google ir reāli malicis. Un pēdējais, varbūt, ko es tā atceros, ir, es nezinu, kāpēc Google tā ir ļoti akcentējis, vairākas reizes viņu tur circle to search opcija,
Es nezinu, kāpēc viņi tā ir akcentējuši vairākas reizes, bet viņi teica, ka pirmkārt viņi to ir tā kā funkcionalitāti, to smadzenes būtiski uzlabojuši tā, ka tagad tas strādā wow. Nezinu, ko tur wow, bet tā. Un viņi kārtoju reizi statistiku parādīja, ka tagad cilvēki izmanto, tur trends ir šitais, un cilvēki tur izmanto, un tad, tas ir zināms Google triks, vai ne, kad viņi brauc pie tevis, viņi vienam stāsta, ka jūs izmantojat šito pamās, tāpēc, ka kur konkurenti, tā kā bez vārdiem, bet vidēji nozare konkurenti izmanto un tad 3 reizes vairāk, un tad vai jūs arī mēģiniet vairāk izmantot. Tas ir tāds klasiskais Google triks, visi salesi to izmanto. Tas nav neētiski, tas ir absolūti normāli, tas ir ētiskais, ļoti labs sales paņemiens, bet, protams, pieredzējušiem cilvēkiem tur vajag šo visu tā kā starp pirkstiem skatīties uz šitiem visiem trendiem, ko parāda Google. Bet, vienkārši Google ir parādīja, un arī dažus piemērus viņi ir iedevuši, kā to var e-komercija izmantot, ka tur kāds ar pirkstu apvelk, un tad uzreiz viņš meklē, atrod to pašu. Bet, es neesmu sapratis, kā tur mēs varam to izmantot aģentūras. I don't know. Bet, tās ir tās, ko viņi teica. Tā, kas vēl, draugi? Es domāju, ka tas ir viss, tie ir tie galvenie. Es domāju, ka es jau ļoti daudz esmu pateicis. Es domāju, ka tā, ja paskatīties un tā mēģināt saprast, ko tad izmantot visu uzreiz aģentūras nevar izmantot. Es domāju, ka katrs no aģentūras vai no uzņēmuma var paskatīties, kas viņam der visvairāk, un tad sākt googlēt, sākt gaidīt, sākt ar Google komandu sazināties, varbūt ir betas un tā tālāk, jo dažas lietas ir tik tiešām spēcīgas, un tad sagaidām jaunumus un uzlabojam mūsu reklāmas kampaņas. Tikai Google ir maleči, ir daudz uzlabojumi, un cerēsim, ka šie uzlabojumi palīdzēs ne tikai Google'am nopelnīt vairāk, bet arī mums nopelnīt mūsu klientiem vairāk. Ja, tad aģentūram palīdzēt klientam izaugt. Ja? Tas ir tas svarīgākais. Bet Google visu laiku uzsvarīs, ka tieši tāpēc viņš to dara. Nevis priekš sevis, bet priekš mums, lai mēs palīdzam mūsu klientiem augt. Tas tā, draugi. Ja ir kādi jautājumi, droši mājaslapa, es zem šī video atstāšu linku uz blogu, un tad mājaslapa varēs atrast informāciju, un tad tur rakstiski tur varēs, ja kas tur paskatīties, arī bildes tur pačekot. Tā kā tā. Ja, starp citu, ja nepieciešams kādam iziet no tā, ko es izstāstīju, kaut kāds bezmaksas audīts, vai nu Google, vai nu Facebook, vai nu SEO, vai nu TikTok, vai nu saturam, droši dodiet ziņu, mēs labprāt paskatīsimies tos missed opportunities, un ja tādas ir, tad arī iedosim, tā kā droši dodiet ziņu. Bet in general iespējas augt ir visiem ļoti labas, un tad lai jums izdodas un lai mums izdodas. Tad jau tiekamies visbiežāk, es esmu TikTok, tā kā droši varat aiziet uz TikToku, tur sekot līdzi. Bet adios!